Jā, čekinu es jau nosūtīju trenerim kopš iepriekšējā čekina. Šodien tātad ir piekdiena, iepriekšējais čekins bija otrdien. Otrdien mans svars bija 65,4. Šorīt mans svars ir 65,7. Tātad tikai 3 gramu kāpums. Vakardien man bija treniņš, vispār pēdējās 3 dienas man ir treniņi kājām. Līdz ar to diezgan loģiski, ka tur varētu būt, ka uzkrājās tas ekstra svars, jo vienkārši tā ir, kad trenē ķermeņa lejasdaļu, tad tur var aizturēties ūdens, tur ir kaut kāds neliels iekaisums, jo taču būtībā muskulis ir saplēsts. Jā, un ja kādam interesēs, bet pilnīgi un absolūti godīgi, es šos video ļoti gribu, visus šos video sērijas, kas man būs, es ļoti gribu dokumentēt pati priekš sevis, jo es jau ļoti nožēloju to, ka es nedokumentēju to, kā es zaudēju svaru, jo tas būtu bijis tā kā ļoti, ļoti interesanti skatīties. Bet zaudējusi svaru es dzīvē esmu entās reizes, bet noturējusi vai, teiksim, mērķtiecīgi bez resnēšanas audzējusi muskuļu masu, es neesmu vēl nevienu reizi. Līdz ar to es pat domāju, ka šīs video sērijas pat būs daudz interesantākas tieši man pašai, jo es neesmu to nekad darījusi. Jums varbūt kā skatītājiem tas būs mazāk interesanti, tāpēc, kad augu zunumas noteikti daudz ātrāk nekā augu muskuļi, līdz ar to manī kaut kādas izmaiņas varēs redzēt daudz mazāk nekā tad, ja es vienkārši mestu nost svaru. Bet šī ir realitāte, nekas širā nenotiek, un nekam tā arī nebūtu jānotiek. Es vienkārši nekad nevaru labi dabūt iekšā auskaru, jo tā auss mēdz visu laiku iekaist, tas caurums, kas ir turāk skrimslītim. Un tad panākti, kad es izņemu auskaru ārā, ja man ir šādi lielie auskari, tad tas caurumiņš mēdz aizrauties ciet. Tā kā viņš to izdarīs tagad. Jā, un tas, kas manā šajā te YouTube kanālā būs pilnīgi savādāk nekā tas, ko jebkurš fitnesa cilvēks jums rādīs, ir tas, ka šeit jūs neatradīsiet video par kaut kādiem masīviem cheat mealiem vai cheat mealiem kā tādiem. Tas ir kaut kas tāds, ko es pilnīgi un absolūti neatzīstu. Un tas ir kaut kas tāds, ko es nedarīšu. Tātad tikai dēļ skatījumiem vai tikai dēļ, nezinu kā vēl, es sevi iekšā to džonku nelikšu. Un es tādus ēdienus neēdīšu. Tātad tas, ko jūs šeit redzēsiet, ir tikai un vienīgi tas, ko es realitātē ēdu. Un realitātē es tātad nekādus junk foodus un fast foodus ēdu, un es uzskatu, ka nevienam nevajadzētu ēst. Ja tu gribi, nezinu, to pašu kebabu vai ko, ir kaut kādas iespējas uztaisīt kaut ko līdzvērtīgu mājās, bet labi, kebabs īstenībā laikam nebūtu arī tas pats sliktākais, bet kaut kāds veiklā pirktās kūkas, šokolādes, visi proteīna pudiņi un šīs te lietas. Tās ir tās, ko es vairs savā uzturā vienkārši nelieku iekšā, jo
Es esmu pietiekoši izpētījusi šos produktus, lai saprastu, ka viņi man par labu nenāks, un tie high proteīna pudiņi un proteīna batoniņi vispār un nekādā veidā nepalīdzēs tev tā kā reālais proteīns. Viņi neuzsūksies tev muskulīgi un nepalīdzēs ar atjaunošanos, tāpēc, ka tas ir ultra processed food, jā, tas ir kā ļoti pārstrādāts ēdiens, kāpēc, lai tavs ķermenis viņu gribētu izmantot muskuļu audzēšanā, kas nav ķermenim prioritāte, tā kā. Un tieši dēļ tā, ka mēs mēdzam šādu te džanku sevī likt iekšā, mums ir kaut kādas problēmas ar iekaisumiem, mums ir kaut kādi slikti gara stāvokļi, vēdera problēmas un tā tālāk. Tāpēc tas vienkārši ir kaut kas tāds, ko es esmu izlēmusi vairs neēst. Un es nesaku, ka vienkārši Dievs taču neiespējami nekādā veidā, nekad dzīvē es viņus vairs neēdīšu. Nē, tāpat taču, es nezinu, es zinu, kad ir slikti pārkāpt ātrumu. Un apzināti es taču nebraucu, neskatos, 50 varētu uzmaukt uz 90. Tā es nedaru tīšām, vai ne? Vienkārši reizēm gadās, kad es nezinu, kaut kur ir jāizskrien, ļoti steidzies, vēl kaut kas. Es nelapojos ar to, ka es reizēm pārkāpju ātrumu, bet, reizēm tā tas notiek. Un tas, laikam, būs līdzīgi tā, kā man būs ar to ēdienu, ka varbūt kādreiz man tā kāja paslīdēs un es kaut ko apēdīšu, bet ticiet man, tas nebūs kaut kas tāds, ko es dokumentēšu un ar ko es lepošos, tāpēc, ka, tāpat kā alkohola lietošana, arī šo te sūdīgo ēdienu ēšana nav absolūti nekas tāds, kam vienkārši būtu jābūt. Ja alkohols tevi relaksē, tad tu vienkārši esi atradis nepareizo veidu, kas tevi relaksē. Es neteikšu, ka tas ir ok un turpini dzert. Tā kā izlemiet paši, vai šis jums būs vai nebūs interesanti, sekot līdzi. Tad šeit attiecīgi es gatavoju brokastis, kas ir 2 sakultas olas ar nedaudz pielietu ūdeni un visu sacepu ar spreju eļļu. Mums ir 70 grami auzas. Paralēli es arī izvārīju auzu pārslu putru, kurai es pēc tam pielieku proteīnu pulveri, auglīšus, kanēli un sāli. Es ņemšu zemeņu ultravumenes proteīnu. Putriņa ar kivī, proteīna pulveru, kanēli un 2 oliņas sakultas kopā bišķiņa ar ūdeni. Time to get changed and scrub in. I'll show you to the locker room. Es saņēmu atbildi no trenera. Treneris teica, ka viņš redz uzlabojumus pilnīgi un absolūti katrā čekinā, ko es viņam sūtu, un es viņam sūtu 3 reizes nedēļā. Un kad tā kā tas sausums saglabājas, bet ir reāli uzlabojumi, kā palielinās aizpildās muskuļi. Tagad ir 1600 kalorijas, un viņš sagaida, ka būtu jābūt kaut kādai muskuļa augšķenai, kaut kādam svaram būtu jāsāk iet uz augšu. Mēs iesim ārā, jo kāds te jau raud. Esam atpakaļ no pastaigas, un tur, kurš palika tas, ka treneris uzskata, ka tagad svars jau varētu sākt kāpt uz augšu, bet, protams, mēs gribam saglabāt to, lai vēdrā nav, ka taupa un tā tālāk. Cik man ir karsts.
Es neesmu pieredzējis tik daudz kalorijas, es vienkārši konstanti degu. Bet jā, šī arī bija vienīgā normālā pastaiga, pa nezinu cik ilgu laikā mums ir bijusi, jo beidzot nav vairs mīnus nenormāli augsts. Nu, es esmu diezgan pamatīgi nostaigājusies.